Pēc Otrā pasaules kara daudzi latvieši smagu sirdi atstāja Latviju, un daudzi no tiem trimdas gaitās nonāca Austrālijā. Tā tika dibinātas organizācijas, skolas, tika celti nami. Latvieši vienkārši sanāca kopā. Bet liela un neatņemama daļa latviešiem ir māksla, un tieši latviešu tautas māksla bija tā, kas palīdzēja ikvienam latvietim trimdā izdzīvot. Visās kristībās, kāzās, iesvētībās, pēc katras latviešu skolas beigšanas jaunajam latvietim tika dāvināts kāds mākslas darbs, un šo mākslas darbu veidoja latviešu tautas mākslinieki. Un tā arī radās doma šai latviešu tautas daļamatniecības izstādei, un doma radās Inārai Beklešovai Teilā. Ināra jau no bērnības uzauga mākslinieku Lidijas un Sergeja Beklešovu ģimenē. No bērnības viņa redzēja un vēroja, kā kokā un audumā tiek veidoti latvju raksti. Gandrīz katram latvietim mājās ir kāds mākslas darbs, ko ir veidojuši šie latviešu tautas daļamatnieki. Un šo mākslinieku piemiņai ir veltīta šī izstāde, jo daudzi, tāpat kā Ināras vecāki, vairs nav mūsu vidū. Un tagad dosimies uz izstādi. Labdien! Šodien 9. martā mēs esam pulcējušies Melnburnas Latviešu namā, lai apskatītu latviešu tautas mākslinieku izstādi. Šis jau ir 3. projekts, ko ir rīkojis Latviešu tautas mākslas fonds kopš 1975. gada. Šeit var redzēt visvisādus mākslas izstrādājumus, sākot no rotaslietām un keramikas darbiņiem līdz pat austām sagām, kā arī mēbelēm. Folk art is an important part of all cultures. The product of thousands of generations of development and tradition. It reflects a nation's sense of aesthetics, creative ability and approach to life. Religious beliefs and traditions often played a significant role in the development of folk art during primitive cultures. In Latvia, the strength of these traditions was a major factor in preserving the essential characteristics of folk design over many cultures to the present day. These cultures that have been able to preserve their folk art have a solid foundation on which to develop a distinctive form of modern art. Latvian folk art has been most richly developed and widely used throughout the medium of textile craft, especially in the women's national costumes. Geometric motifs and designs dominate Latvian folk art, although they did not originate with the Baltic nations. The use of geometric symbols to reflect the day-to-day lives and beliefs of agrarian cultures began in the Neolithic era 10,000 years ago. This ancient culture appeared on the shores of the Baltic Sea by the year 2000. And with that, I'd like to introduce the Minister to say a few words and open the exhibition. The Honourable Nicholas Kotsouris. We believe in Victoria that the best way to be able to live in peace and harmony is through education. Legislation goes some way, but education is a far more powerful tool than legislation, because you can't force people to understand, respect and understand other cultures and people. And that's why exhibitions like these, like this one here today, is important. So we need to educate the next generation, your children, to never forget who they are, where they've come from, the enormous sacrifices that their parents and grandparents made. And sometimes people were forced to leave their home country to come to a new nation, to a new country, to start a better life. So they made enormous sacrifices. So you can't look forward, you can't plan for the future, you can't have a vision for the future without understanding and appreciating your past. And that is what makes us so strong. What I've seen so far, I'm very, very impressed. As I said, I haven't been here before. This, what you've done today,
is perfect. This is what I want to see, and not only for the Latvian community itself, but to open up to the wider community so they too can understand and appreciate and see and understand Latvian culture and traditions. So I encourage you, perhaps in time to come, whether it's this year or next year, to make an application for some funding to showcase your culture, traditions to the rest of Victoria, but also for the next generation, our young children, to be proud of their culture, to stand up high and never forget who they are, never forget their language, religion, traditions, because that is what makes us so strong. So can I thank you for your kind invitation. I declare this exhibition open, and I wish you all the best. Labdien! Labdien! Mani sauc Šarlote, prieks iepazīties. Labdien, es esmu Dagnija Skulte. Kā jums šodien patīk izstāde? Es domāju, viņi sevišķi labi izstādīti, ļoti skaisti darbi. Un vispār tas norganizēts brīnišķīgi. Tā kā tie, kas nav atnākuši, tie zaudējuši kaut ko. Ļoti labi. Man šķiet ļoti labi izdevusies. Ir ļoti skaisti mākslas darbi un rotas lietas. Un ļoti daudz cilvēku arī parādījušies. Man patīk tādēļ, ka viņi ir patiesībā no senām dienām ar tādu tautas mākslu, kur šodien vairs neviens gandrīz, vismaz Austrālijā, no latviešiem nerada vairs. Man ļoti patīk. Es domāju, ka tā ir viena no vislielākām, greznākām. Redziet, latviešu valodā nav vārds, ko angliski pasaka ar vārdu great. Burvīgi? Kaut kas līdzīgs, bet gluži tas nav. Katrā gadījumā šitā ir burvīgi un varen izstāt tā lielākā, the greatest, angliski sakot, kādu varbūt es esmu trimdā redzējis. Es esmu visu mūžu te nodzīvojis. Un man ir tikai žēl nākt pie tāda slēdziena, ka šī izstāde, cik plaša un grezni viņi ir, ka tā ir varbūt tā pēdējā lielā izstāde latviešiem Austrālijā, kur rokdarbu mākslinieki var izstādīties. Kurš darbs jums visvairāk patīk? Es nevarētu teikt, ka man te ļoti daudz, kas man patīk. Tiešām nav tā te sevišķi. Kā būtu, ja jums vajadzētu izvēlēties? Es domāju, tie kokgriezumi ir skaisti un tie šķīvi, un tie galvenais ir izstrādājumi. Tāpat kā tā tautmeita, kas tur ir ļoti skaisti, un arī tas gultsēga pārsēga. Es esmu pārsteigta, kā cilvēks tik ilgi varēja strādāt pie vienas gultsēgas, no to gultsēgas. Man šķiet, vislabāk droši vien tās sēgas, tās ļoti skaistās latviskās, tautiskās sēgas. Tās, ka ļoti liels darbs tajās ir ielikts. Vismaz kād apmēram nedēļa, vairāk, es nezinu. Varbūt vairāk. Jā. Man ļoti patīk Latvijas keramika. Un tur ir viens svečstūrs, tāds man liekas ar 5 žuburiem. Un tas ir tā kā Latvijā, Latgalē taisa keramiku, kad to mālu redz, kā viņš no māla taisīs, tādu plastisku, ka viņš nav ciets, ka viņš nav iegravēts, ka viņš ir pilnīgi mīksts materiāls. Man patīk ļoti kokgriezumi, jo starp citu es arī esmu izstādījies saviem kokgriezumu darbu pats šeit, vai ne? Kurš tas būtu? Tā pūrlāde tur. Interesanti, ļoti skaisti. To es uztaisīju kā 40 gadu atpakaļ, un es uzzināju, ka šeit rīko tādu izstādi, es piedāvāju, vai viņi grib pieņemt, un ar lielu prieku pieņem. Tā kā man kokdarbi ļoti vienmēr interesējuši un man personīgi patīk, bet es abrīnoju arī tos izšuvumus, audumus, jo izšūtās blūzas, tur ir ielikt simtiem, varbūt pat 1000 stundas iekšā pie dažiem tiem darbiem, un tas ir darbs savā akurātībā, savā izdomā, savā pacietībā, ko vispār atalgot nevar. Ja gribētu atalgot tāda blūza, varbūt tās maksātu $1000, bet, protams, neviens par to darbu
nemaksā, bet tas cilvēks, kas to ir darījis, tas ir bijis laimīgs, jo viņa sirds un viņa dvēseli un viņa izdoma tur ir ielikt iekšā. Un es abrīnoju tādu darbu. Labdien! Labdien! Vai jūs lūdzu varētu nedaudz pastāstīt par šo izstādi? Es pastāstīšu, kā tas izstāde radās. Tas sākums bija, kad bija Lidija un Sergejs Bekliševi, kuri vadīja rokdarbu kopu šeit Melburnā. Un viņi abi aizgāja mūžībā. Un viņu laikā tika nodibināts Tautas mākslas fonds, kur mēs iekrājām naudiņu. Tagad tā naudiņa tomēr jādomā, kā viņu izlietot. Un tad domājam šādā izstādes veidā ieinteresēt vairāk cilvēkus, jo to naudiņu ziedosim Austrālijas Latviešu vasaras vidusskolas bērniem, aicināt kādu, kas viņus apmāca dažādos rokdarbu veidos. Un tas bija galvenais iemesls sarīkot to izstādi, lai mēs to naudu varētu savilkt visus galus un nodot vasaras vidusskolai. Latviešu Tautas mākslas fondu nodzīvināja jau pirmo reizi, kad brauca tā izstāde uz Amerikas Savienotām valstīm. Vadībā bija Aivars Saulīts, Eva Brennere, Igors Dimits, kurš šodien šeit nav, bet viņi bija tie īstenie fonda dibinātāji. Beklišov, protams, bija klāt un atbalstīja to izstādi, globālo izstādi, kas braukāja apkārt pa Amerikas vairākām pilsētām. Tad, kad tā bija beigusies un vēl tur bija līdzekļi iekrājušies, iegūti, un tad bija izdota šī grāmata Latviju raksti runā. Šī izstāde tiek rīkota Beklišovu piemiņai, un tādēļ mēs arī daļu no tiem līdzekļiem varam izdeltot, jo mums ir izdevumi šādi un tādi. Bet, ja būs atlikums, un kas būs atlikums, tas ir vasaras vidusskolai, kā Saulīškungs jau minēja, vasaras vidusskolai, lai attīstītu rokdarbnieku un rokdarbnieču darbu. Vasarā. Jā, un tiem jauniešiem jau vajag nedaudz mudināt viņus kaut kādīgi. Un, kā jums liekas, kā jums vispār ir sanācis norganizēt šo dienu un šo izstādi? Izskatās, ka pēc skatītāju un cilvēku skaita ir diezgan labi, vai ne? Es domāju, ka beigās mums izdevās. Sākumā mēs bijām mazliet nobežījusies, kā visu ar šito lērumu tiks galā, bet beigās iznāca tīri labi. Un par šodienas apmeklēšanas skaitu mēs tiešām varam būt priecīgi, ka tie apmeklētāji bija. Paldies! Labdien! Sveicināti! Vai es jums varētu paprasīt dažus jautājumus par šo izstādi? Noteikti. Kāda bija galvenā ideja šai visai izstādē? Tā galvenā ideja faktiski ir 3 mērķi man, lai šo izstādi rīkot. Tas pirmais bija tas, ka es gribēju dot atzīšanu latviešu daļmatniekiem. Tiem, kur vairs nav, un arī daļmatnieki, kas vēl ir mūsu starpā, bet varbūt ir beidzamos gados bijuši aizņemti vai vienkārši ar dzīvi, jeb ir nolaiduši rokas, varbūt dot viņiem iniciatīvu, sākt atkal formēt daļmatnieku kopu, kuras faktiski pašlaik neeksistē vairs. Un trešais mērķis man bija tas, lai izstādes ienākumus pielikt pie fonda, pie Latviešu Tautas mākslas fonda eksistējušām balanse, kura nav sevišķi liela nemaz, pielikt klāt un to naudu nodot Latviešu vidusskolai, vasaras skolai, lai varētu pieņemt klāt vai nu no Latvijas atvest, teiksim, vai nu sudrabkali, jeb kermiki vai kokgriezēju, lai varētu bērns, nākošo paudzi, ar vārdu sakot, lai varētu bērns apmācīt, lai mums nezūd tā daļmatniecība, kas bija tik kupla
un plaša. Bet beidzamās gados, teiksim, kā no vidus 90. Mums šitādā mērogā izstādes, daļmatniecības izstādes, cik es saprotu, nav bijis. Tā kā tā bija tā doma. Nu jā, un vajag jau tiem jauniešiem iedot kaut kādu iniciatīvu, un lai viņi redz, kas vispār ir latviešu tautas māksla, jo nevienmēr visi jau zina. Un vai jūs lūdzu varētu pastāstīt par šo gultas pārvalku, uz ko es šobrīd sēžu? Noteikti. Šo darināja mana mamma, Lidija Beklišova, un es nopietni nezinu, cik stundu, cik gadu pagāja, bet es zinu, ka viņa iesāka to, un mēs vēl dzīvojam Pertā. Un es aizbraucu uz Ziemeļu teritoriju 64. gadā, un mamma jau bija iesākusi šo gultas pārklāju šūt. Un man liekas, viņa pabeidza viņu, lai paņemtu līdzi uz to ceļojošo izstādi, kura brauca caur Ameriku un uz Kanādu. Un tas bija 75. gadā. Tā kā, teiksim, apmēram mēs runājam 12, 13 gadu. Ir nedaudz laiciņš. Kā tad? Tā kā, un tas viss ir villainas dūrienā darināts, kas ir ļoti smalks. Tā kā jūs redzēsiet, ja? Nu, es pieņemu, ka šis ir ka šis darbs jums visvairāk pašā izstādē patīk, bet izņemot šo darbu, kas jums vēl liekas tāds patiešām kaut kas izceļās? Man ļoti patīk Kurta Paserna tautas meita, ja, kas ir izstrādāta gobelenā. Kaut arī varbūt tās krāsas nav tā, kā mana mamma būtu gribējusi, bet priekš manis tas ir ļoti, ļoti latvisks. Un tāpēc es braucu uz Baleratu, lai viņa darbus atvest, jo šitā ir pirmā reize, ka viņi vispār izstādīti. Cik ilgs laiks jums pagāja, lai saliktu un uzstādītu visu šo telpu un organizētu? Faktiski samērā ātri. Milzīgs darbs. Bet ja man nebūtu bijuši palīgi, viens pats cilvēks šito nevar izdarīt. Tā kā man ir jāpateicās Ilzei Švarcei ar vīru, ar Viktoru. Man jāpateicās ir abām baumanēm, Mārai un Ārijai. Mārai ir sevišķi. Māra ir tā, kas cepa no 5 no rīta šorīt. Visus tos našķus, ko mēs nesam apkārt un devam cilvēkiem. Aija Grosa, kas palīdzēja. Tā kā Aivārs, kas vienmēr ir bijis man aizmugurē ar padomu, ja man vajadzēja. Ja? Tā kā tas nav tikai tā ideja, un tas iniciatīvas bija mans, un teiksim to ministri dabūt, lai viņš atklāja. Tā bija mana ideja. Bet, lai salikt kopā, tas ir, kā austrālieši saka, it was a team effort. Tā kā te ir jau kodols daļmatnieku grupai. Paldies, Ināra! Paldies Inārai Teilorai par šo milzīgo darbu. Redzēsimies nākošais!